Labrīt! Ir skaists rīts Svariņos. Mēs esam pamodušies un jūtamies visi burvīgi. Vakar bija brīnišķīga diena. Mēs sākām gājienu 1836 Latvijas mīlestības un gaismas ceļa gājienu Māras ceļš. Un sākām Tīmaņos, un kā jau Latgalē mūs vienkārši sagaidīja fantastiski, sirsnīgi un viesmīlīgi ar tēju, kārtīgu zupu. Un bija ļoti patīkami, kad vietēji jaunieši bija izveidojuši tādu speciāls, skaists tādas gleznas ar Latvijas kontūru un ceļu apkārt. Un tā mēs devāmies ceļā, kā vienmēr pa brīdim uzdziedot dziesmas un baudot Latgales ezerus ar fantastiskām baltām ūdensrozēm. Vakar peldējāmies ezerā vienkārši, un tu paskaties, vienā pusē balts ūdensrozes, otrā pusē balts ūdensrozes, burvīgi. Un tā mēs nonācām Svariņos, un Svariņos, kā vienmēr, vakarā uzrīkojam vienu ritīgu koncertu. Un sadziedājamies kopā ar latgaliešu jauniešiem, protams, viņi dziedāja Ružiņu, Mazbija tēvu novadiņš, visi ziedoņa skaistās dziesmas, bija vienkārši burvīgi, un pats gan jau es biju aizgājis gulēt, bet šodien no rīta stāst, ka 3 naktī ir arī operas ārijas dziedātas Svariņiem par godu. Tā kā, ko es varu teikt, šis man ir 3. gājiens, pirmais bija Kolkā, Līvu krastā, 2. Salcgrīvā, un pats ļoti gribēju kaut kur tad Latgalē arī aizbraukt, kaut kur pavisam otrā pusē. Un es esmu tiešām laimīgs, jo vienmēr šeit ir lieliski cilvēki, fantastiski ceļabiedri, ir sirsnīga, gaiša tāda noskaņa un sajūtas, un es domāju, mēs tiešām visi kopā gatavojam un veidojam skaistu dāvanu Latvijai, tādu mīlestības un gaismas ceļu. Un es domāju, visur, kur 1836 ceļa posmi jau ir bijuši, viņš viss tā kā, es to tā saredzu, ka viņš tā iedagās, iemirdzās tas Latvijas ceļš. Un jā, es visus sirsnīgi aicinu to pašiem sajust, iziet un būt laimīgiem ceļā.